Šajā brīdī mēs zinām, ka jābrauc Gdaņskas virzienā. Jau Latvijā zinājām, ka kaut kur šajā rajonā ir interesantas vietas, kur kuģi pa sauszemi brauc, taču tas vairāk saistījās ar Augustovas apkārtni. Tikmēr sieva blakus sēdeklī baksta telefonu un izsaka aizdomas, ka tie jocīgie kanāli varētu būt kaut kur tuvumā. Nu, tad jāmeklē rokā. Braucam meklēt Sliežu kanālus. Šī ceļa zīme izskatījās cerīga, tikai vai pa labi vai pa kreisi. Kā saka, ja nezinu, uz kuru pusi brauc pa kreisi, tā arī darām. Pirmajā vietā, kas trāpījās, nepaveicās, jo redzējām kanālā vien aizejošu kuģi, bet pēc tam jau veicās labāk. Bet vispirms par to, kas tas īsti ir. Rajonā, caur kuru braucām, atrodas divas pilsētas – Elblaga un Ostrada. Redzam, ka šajā apkaimē ir daudz ezeru un kanālu, un poļiem ļoti gribējās sasaistīt šīs pilsētas pa ūdens ceļiem. It kā jau nekas, starp tām 82 kilometri, bet ir viena problēma – augstuma starpība gandrīz 100 metri. Daļēji šis tiek atrisināts ar slūžām, bet risinājums bija jārod 10 kilometru posmā, kurā faktiski arī visa šī augstuma starpība rodas. Un kā tas tika izdarīts, tūliņ parādīšu. Tika izveidoti 5 nepilnu puskilometru gari posmi, kuros kuģus tā vienkārši ar trosēm pa sauszemi pārvelk citā augstumā. Un kas ir galvenais? Praktiski nav nepieciešams papildu enerģijas izlietojums. Pietiek ar ūdens spēku, ko rada augstumu starpības starp līmeņiem. Nu, vienkārši vēl paskatāmies, kā tas notiek. Kuģis pienāk, tad viņu piesien pie tās platformas, un tad ar visu velk.
Viņu pa ceļam jau atsien, un tad vienkārši viņš iegrimst ūdenī. Piekurbulē. Uz nākošām slūžām. Dodamies tālāk, braucam gar lielām kukurūzas plantācijām. Un te jau viņa ir, slavenā Malborkas pils. Vācieši saka Marienburga. Iebraucam tuvākajā stāvvietā, bez laika limita, 35 zloti, varēja maksāt eiro. Vēlāk apskatījām citas tuvākās stāvvietas, cenas diži neatšķīrās. Pils darba stundas nav ilgas, no 9 līdz 3 pēcpusdienā vai no 10 līdz 4. Rudens ziemas sezonā savādāk, tad jāskatās mājaslapā, bet viena lieta ir nemainīga. Pirmdienās galveno vēsturisko maršrutu var baudīt pilnīgi par velti. Tiesa gan biļete ir jāpaņem, bet nauda jāmaksā nav. Mēs trāpījām pirmdienām bez kādas plānošanas un ietaupījām 160 zlotus. Tektonijas ordeņa 4 maģistri. Malborkas pils esot lielākā pasaulē. Citi avoti saka Eiropā, un tur faktiski pretrunu nav. Nezinu, vai uzcelšanas brīdī, vai šodien. Pieļauju, ka domāts pēc platības, turpat 150 000 kvadrātmetru, bet visa kompleksa platība ir ap 210 000 kvadrātmetru. Vai ārējie grāvji ieskaitīti? Nezinu, bet skaidrs ir viens – milzīga. Cēla 13. gadsimtā, sākumā tā bija kā vienkārši klosteris, bet tad laika gaitā kļuva par kārtīgu nocietinātu pili. Kādu laiku tā bija Vācu ordeņa galvas rezidence, vēlākos gados arī Polijas karaļa rezidence. Otrā pasaules kara laikā pils diezgan smagi cieta, taču ir atjaunota, cik nu var autentiski. Pils teritorijā bija viss, lai varētu dzīvot izolēti ilgu laiku, un alus darītava arī tika pieskaitīta pie vajadzībām. Rozārijas. Vienā gadā uzcēla apmēram 2 līdz 3 metrus augstumā sienu. Ir apskatāmas arī pils iekštelpas, gan greznas reprezentatīvas telpas, gan pavisam vienkāršas. Paskatāmies mazliet. Pils caurlaidība, ja tā var teikt, ir 500 cilvēku stundā. Te viss ir lieliski saorganizēts. Gids vai autogids ir jāņem obligāti, un tas organizē ļaužu plūsmu. Un šīs pāris stundas, ko pavadījām pilī, manī radīja iespaidu, ka esmu noskatījies lielisku vēsturisku filmu. Patiešām iesaku te atbraukt.